Attiecības ar naudu, tad es varu pastāstīt no savas pieredzes. Tad, kad cilvēkam mums ir ļoti daudz naudas, ja, bieži vien mēs aizmirstam viņu tā kā plānot, organizēt visas tās lietas, un mēs tad mētāmies pa labi, pa kreisi, un visu iespējamo daram. Un tad, kad vienā brīdī mums sāk reāli pietrūkt šīs naudas, mēs sākam tādu izjust stresu iekšēji. Mums sāks stress, ka bāc, es nevaru atļauties to, ko es gribētu, kā es to agrāk pieredzi darīt, tad kaut kas savādāk ir jāmaina. Un attiecības ar naudu sāks arī tieši no šī te procesa. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tad, kad mums ir sakārtota mūsu darba vide, reāli darba vide, mēs darām ļoti daudz labas lietas priekš cilvēkiem, mēs zinām, kā strādā visa tā naudas plūsma, mēs zinām, kā nāk iekšā nauda, mēs zinām, kur to naudu dabūt, mēs zinām, cik tas ir efektīvi un tā tālāk. Tad viss īstenībā viss ir kārtībā. Bet tiklīdz cilvēks iekrīt tādā bedrē, tad viņa tas iekšējais stress, es vienkārši stāstu pēc sevis. Ja, tad man arī bija milzīgs stress, tāpēc, ka man bija kredīti, man nenāca naudas plūsma, un tad es meklēju tās izējas, kā tad dabūt to gatavu, ko es daru nepareizi, lai tā nauda nāktu pie manis. Un īstenībā ļoti vienkārši soļi, salīdzinoši vienkārši. Tad pirmais jāiemācās ļoti pateikties naudai, pateicības. Vienalga, ka mēs maksājam kaut kādas lietas, mēs pateicamies cilvēkam par izdarīto darbu, mēs pateicamies produktiem, ko mēs varam nopirkt, mēs pateicamies par to, ka mēs varam atļauties kaut kādas lietas, mēs visu to pateicamies. Visu laiku tā pateicības enerģija saucamā. Tad nākošais solis, kas pieņemsim uzlabo šīs stāvokli, ir tas, kad mēs kā cilvēks daudz lietas pamēģinam uztaisīt tā, lai tā nauda varētu mūs atrast, lai viņa nāktu pie mums. Tas nozīmē to, ka cilvēka uzdevums ir izglītoties, cilvēka uzdevums ir paaugstināt savu profesionālu kvalitāti, attiecīgi to, ko viņš dara un kā viņš dara. Nākošais solis ir atkal ir nepieciešams izvēlēt tas, kas tiešām darbs tā kā prieku rada, jo tad, kad mēs esam priecīgi, pilnvērtīgi, pārliecināti, cilvēki, kas sarunājoties ar mums, viņi ir gatavi uzticēties. Ja tas tā nenotiekās, tad cilvēks domā, nē, šis cilvēks grib ar varu paņemt manu naudu. Jo ir tāda baigi interesantā lieta, ko es arī pamanīju, kad man ļoti sagādā baudu un prieku, ja cilvēks to naudu dot ar tādu foršu stāvokli. Nevis tā, ka viņš, ir jāmaksā man tam cilvēkam, nē. Tas, ka viņš ir gatavs sniegt šo te naudu. Un tā ir pavisam cita sajūta un enerģija attiecībās ar naudu. Ja. Tad nākošais solis ir īpaši vīriešiem. Ja. Tad vīriešu uzdevums ir dot apkārtējai pasaulē visādas lietas, gan projektus, gan dāvanas, gan rūpēties, atbildību no sevis tā kā izteikt. Sievietēm savukārt ir jāpasakās pateicība, ļoti pateicība. Ja pieņemsim, sieviete to nepasakās, viņai automātiski rodas tāda iekšējā sajūta, kad viņai pašai kā zirgam ir jāstrādā, ka tur ir jācīnās ar to visu, ja. Un tāpēc ir šīs te attiecības jāsakārto arī savā starpā vīrietis, sieviete, mamma, tētis, attiecības ar ģimeni un visu pārējo. Tur tāds, slēptais motīvs iekšā. Tāpat tās arī attiecības ar naudu ir ļoti svarīgs stāvoklis, tad, kad viņa mums nāk iekšā, mums to naudu ir jāinvestē tālāk. Jo kas notikās vienā dzīves periodā bija tā, ka nauda nāca, un es tā kā neinvestēju tālāk lietas, lai tā kā neattīstītu tos projektus, kas man likās pareizi, jo, likās, ka jāsatur tā nauda. Tas arī ir muļķīgi. Ir jābūt kaut kādām rezervēm, jābūt kaut kādām lietām, bet lielākoties mums šī nauda visu laiku ir jākustina. Lielākoties. Mēs varam sevi nomierināt, protams, kaut kādā brīdī, ka mums tur kontā stāv vai tur uz rokas ir tas visi forši, bet agri vai vēl tas nonāk pie tā, ka mums trūkstās attīstības. Tad, kad šīs lietas, pamatlietas kaut vai sāk sakārtot, ja, un plus vēl uzlabo attiecības ar cilvēkiem, komunikāciju, darbību, tā nauda viņa nāk no visām pusēm. Un tiklīdz nāk no visām pusēm, mēs iegūst tādu sajūtu, kad, ka es īstenībā varu nopelnīt, ka man izdodas, ka man tas. Tāpēc šis svarīgais process attiecības ar naudu ir ļoti svarīgs. Lai izdodas pamainīt savu dzīves skatījumu notikumiem, lai tā nauda nes vairāk prieku un iespējas kaut ko realizēt, jo nav atkarīgs, cik daudz cilvēkam naudas, bet svarīgi, kā viņš ar šo te naudu sajūtās, rīkojās, un tas ir ļoti vērtīgs process.